Čau! Šodien mēs uzspēlēsim jaunu spēli. Un jā, es vairāk izsācu, ka sāksies spēle. Šitā spēlē, kā jau redzat, te liekam bumbas. Viņas uzsprāgst. Liekam atkal bumbas, aizējam. Un viņš atkal uzsprāgst. Un mēs atkal to darām, liekam bumbas. Un spēles mērķis ir nogalināt pārējos. Izstāst tāda mierīga spēlīte, bet īstenībā te jānogalina cilvēki. Un pagaidām es neesmu bijis tas labākais. Jā, un te ir visādi power-upi un tādā garā. Un viens no kaitinošākiem ir tas, kas man tagad bija. Ķipa tā skeleta galva. Dievs. Jo viņi var te uzlikt slimības. Un kāpēc? Trešo reizi ar to video mēģināju nofilmēt, lai sākumā es maz nenomirtu. Zini kā, man vienalga. Es turpināšu spēlēt. Un jā, šitā spēlē daudz power-upi, un ja tu nomirsti, tad tu traucē citiem spēlētājiem vinnēt. Un traucējot, tu tā kā lido apkārt kā spoks, un tu viņam virsūji. Un viņi dabū slimību. Slimības var būt dažādas. Kā aiz viņiem iet bumbas, visu laiku, kur viņi iet. Vai arī, kad aiz viņiem, ka viņi ātri, nereāli ātri, un dažreiz tas traucē. Un vai arī rītīgi lēni, vai arī nekas nenotiek. Vai arī bumbas rītīgi ātri uzsprāgst, kad nepaspēja aizbēgt. Un re, kur viena no tām, kā es tevim bumbas iet. Un jā, īstenībā, kā spēle diezgan interesanti. Tikai tie pretinieki, es nezinu, hakeri. Es esmu spēlējis kādu stundu kopumā to spēli, pusotru, 2, ja godīgi. Yes! Neņem shields! Jā, tas ir viens no power-upiem, shields. Kad tev ir vairoks, un viņš ir diezgan normāls. Tā kā nevar uzsprāgt. Un jā. Un es mēģināšu vinnēt, jo es vienkārši nevaru vinnēt šajā spēlē. Ko? Kas? Kā teicu, tā vinnēju. Yes! Un apsieties, dažiem pat punkti 2000, 3000. Man ir 800, un es to lepojos. Come on! Jā, īstenībā diezgan interesanta. Tāda spēlīt maza. Es jums gribēju kaut ko parādīt, kaut ko citu, nevis Better the Battles. Un jā. O, kāds uzrakstīt čatā? Jā, neteicu čati arī. Milena, youtubera, what the fuck? What the fuck you're talking about? Oh, shit. Promēj. Un interesanti ir tas, ka dažreiz... Nē! Ko tā? Nu tā rektā sānā podziņa tas taunt. Viņš ir ļoti interesants. Var krīpot, varbūt spoks, kad neredz. Protams, Inē, kā mēs gribu izstāstīt. Kurš tas spoks, jā, kā jau stāstīju, viņš ķipā... Tā kā lai pasaka... Viņš dod tā kā slimības. Es nezinu, kā lai pasaka savādāk. Un īstenībā tas ļoti izmaina spēli. Jo es spēlēju, un mēs bijām 2. Te var spēlēt kā tīmos, jā. Un es biju vienā tīmā. Un 1-1 jau bija palikuši. Nē, es naudu savāc aizvācies. Un pretinieks nomira. Pretinieku komandai viens nomira. Nekas. Vienkārši viņš nomira, un viņš vienkārši man uzlika slimību, ka aiz maniem ir bumbas.
Un es pats sevi iespundēju. Un tagad, protams, arī es nomiru atkal ar savas stulbības. Ko tu vari lēkāt? Es jārā. Tas pēc tik stulba. Un vienlaiks forša. Ja es viens aizgāju, mazāk pretnieku, lielāk iespēja, ka vinnēšu. Tā, nākšu te. Un īstenībā šī spēlē arī mazliet taktika. Jo tu nevar vienkārši iet apkārt nīt bumbas sākumā. Nu jā, bieži vien es tā daru un ceru ka vinnēšu. Bet tā reti notiek. Un ierakstiet komentos, kādus youtubers jūs vēl skatāties. Izņemot mani, jo jūs jau neredzat šo video un nestītos mani. Jo es, piemēram, diezgan youtubers skatos. Es skatos mirštu. Nē. Yes! Cik laba sajūta. Ak, Dievs, ko viņa raksta? Bet tu dodelde? Yes, on šebrē. Atvainojies. Ja kāds brazīlietis mani skatās, vai gan tā ir maz iespēja. Vai kāds, kas saprot brazīliešu valodu. Un, jā. Un tā zaļā bumba. Nē. Tā zaļā bumba, jā, viņa taisa tā kā smoku, tā kā dūmus. Tad visās ir tāda tā kā TNT, kur raksta viņš ritīgi liels pložinu uztaisa. Un tad ir tāda bumbiņa, viņa uztaisa, man bišķu mazāku, bet viņa ķipā tos blokus tā kā neiznīcina. Jā, māja roku. Viņa tos blokus neiznīcina. Tas man nepārāk, man labāk TNT. Un, piemēram, tam smokam, tam dūmiem, es neredzu jēgu. Kam tev dūmus? Ja tu viņus uzliks, tad jau pretiem uzreiz sapratīs, ka tev tur ir kaut kas. Nevis, ka tu tur slēpies vai kas tam līdzi. Nē. Kāpēc tas ir snūps? Es padodos dzīvē, man liekas. Sapratu, psīkamiem es te čīkstu, bet tā, ka tu 3 reizes mēģini viņu rekordot un visu laiku tu mirsti. Tas vairs nav smieklīgi. Un TNT. Bum! Tas liels ir. Vienkārši 3 reizes jau rekordo, katru pa 10 minūtēm vismaz. Vienreiz jau vecāki bļāva, ko es bļaustos te. Jo es vienreiz vispār reģkukoju. Vienkārši ar Dievu. Jā. Ierakstiet komentos, kādas vēl spēles jūs gribētu redzēt. Ja jums ir kaut kas, ko... Ja jums ir idejas, protams. Un nerakstiet nekādus tur, es nezinu. Piemēram, es nezinu. Varat rakstīt visu. Jā. Man pilnīgi vienalga, es mēģināšu, es darīšu visu, ko varu, lai uzspēlēt viņu. Un jā. Viņi nomirs. Es vinnēšu. Yes! Cik vismaz kāds vidīgs, kur es sāku vinnēt. Pēc cik daudz mēģinājumiem. Man liekas, man sāk sanākt šā spēle. Man internets pazuda arī viņa režkukoja. Ko viņa kratā galvu? Es ar kratu? Diskonektojās. Svinēja? Vismaz 4 uzvarās. Es nebā nopirkšu kaut ko, ja varu. Tā, kas tam maiz.
Jānomaina matu krāsa. Tas ir blondu. Nē, tas jau, nē, blondi bija. Es nezinu, kā man matu blondi, vai ne? Nu, šitādi kaut kādi. Man ir blondi mati, kas. Ja šitādus, nu, tad es nezinu. Es varētu uzlikt hetu kādu, ja man sanāk. Es uzliku šito. Nē, tas vēl bijis tās. Reāli liekas iztītos šitā. Nē, arī stulbi. Un matus. Matus es uzlikšu šitādus. Jā. Jo man diezgan līdzīgi matu šitam ir. Man nav tik ļoti uz acīm, man vairāk uz augšu. Man kaut kas līdzīgs. Nav nekas līdzīgāks. Nu varbūt tā kā šits pat. Ok. Varbūt šitais, bet uz otru pusi atkal. Un tā kā jā, es likšu šito. Galva man 1000 par galvu. 3000 pa lūpām. Sieviete, lai būtu sievietei. Jāmaksā 3000. O jā, šītās, o jā. Es neesmu nigērs, ja kas. Atvainojos. Afroamerikānis. Es neesmu. Tāpēc es nevaru, nu jā. Es esmu baltais. O, bet 5000 pretīgi maska. Un ķermenis. Cik man paliek? 350? Varētu tā būt. Kaut kas man sanāk. Nē. Labi. Un laikam arī uz to es atstāšu šitos epizodi. Jā. Paldies par skatīšanos un tā.